in progress. Nu ko, sveiki visiem, kas mūs skatās. Šodien ļoti interesants seminārs, izglītojošs seminārs, kā parasti, par stresu, jā, arī par mītiem. Ir daudz mīti šajā sakarā, kā arī par risinājumiem, vai tiešām neko nevar lietas labā darīt. Jā. Es domāju, šis seminārs būs aktuāls visiem, jo arvien jaunāki un jaunāki cilvēki cieš no stresa, un tas ir ļoti daudz masu mēdījos, un vispār cilvēki par to daudz runā, un ka arī starp bērniem ir ļoti daudz stresa, un arī es zinu, ka viena skolotāja, kas bija mana bērna klases biedra mamma, kas ir kā skolotāja vienā no top augstskolām, bet vidusskolām Rīgā, minēja, ka puse no 12. klases bērniem lieto antidepresantus, kas man bija tāds diezgan liels šoks, un ka ļoti daudz pat nespēja uzstāties klases priekšā, un viņiem ir attaisnojuma zīme no ārsta, ja, kad viņiem ir šī trauksme, šīs fobijas, ja, un tas man tiešām bija tāds milzīgs šoks un pārsteigums, jo man bērni patreiz, jāsaka, ir jauni, jaunāki, precīzāk, un mācās tādās, kā saka, sākuma klasēs, un es pat nevaru iedomāties, kad tagad tā situācija vidusskolēnu vidū ir tiešām tik bēdīga, un ka tas stress ir tiešām tik globāli liela problēma. Nu, lūk, kā arī šis seminārs būs interesants tiem, kas cieš no veģetīvās distonijas, vai kam ir aizdomas uz to, vai kam ir depresija, īsīkums, nogurums, varbūt tieši pretēji apātija, jā, kad, nu, neko negribās darīt, nekādu nevaram sevi piespiest, nu, kāpēc tā? Jā, tā kā skatieties uzmanīgi, sākumā mēs tā pārāk pa bāzes lietām un tālāk jau par dažādiem risinājumiem. Nu, lūk, tā kā šodien kopā ar mani ir biorezonanses speciāliste Dzidra Trabe. Dzidra varbūt pastāst pāris vārdus par sevi, iepazīstini ar sevi un esam arī izdarījušās pārējās lietiņas. Jā, paldies, Inga. Jā, iepazīstināšu ar sevi. Kā Inga teica, mani sauc Dzidra. Un esmu arī biorezonanses speciāliste, certificētā, konsultēju par dažādām biorezonanses aparātiem, jeb ierīcēm, kā tos tulkot, kā lietot un kādā veidā viņus var izmantot. Esmu ar biorezonanses izmantošanu aparātos pazīstama jau labu laiku, vairāk kā 10 gadi, varbūt 15 jau būs, kad sāku iepazīt šo metodi, jo paralēli mūsu klasiskajai rietumu medicīnai gribēju arī saviem pacientiem kādus citus palīgu līdzekļus, lai tātad labāk viņus atveseļotu, ātrāk atveseļotu un arī nodrošināt to, ka pēc atveseļošanās tātad viņš atkal atjauno savus spēkus un ir spējīgs atkal būt vesels un dzīvespriecīgs. Un, ja no sākuma vairāk es izmantoju šos aparātus, lai palīdzētu saviem pacientiem, tad jau kaut kādi 6 gadi, kad iepazinu šos web wellness ierīces, jeb aparātus, sāku tos pielietot arī sev, jo šos aparātus ir ļoti viegli lietot katram pašam mājās, savām vajadzībām, savas veselības sakārtošanai, un arī mana veselība jau dēļ augstā asinsspiediena un dažādiem arī stresiem, kā šodien mēs par tiem runāsim, bija vajadzība šo veselību sakārtot, un tikai ar medikamentiem to izdarīt ir ļoti grūti, jo medikamenti kaut ko ārstējot, kaut kur kā citā vietā, rada tā saucamās blakus parādības, ka tiek bojāti kādi citi orgāni, vai arī, piemēram, tur asinsspiedienam, arī tagad zinu daudz cilvēkus, kas zina, ka šīs zāles viņiem būs jālieto visu mūžu līdz sirmam vecumam, un tā kā mūsdienās jau vecums gadu skaits pagarinās, tur 100 gadi pat dzīvo un vairāk, tad iedomājieties, ja visu laiku ir jāpērk šīs asinsspiediena zāles un viņas katru dienu jādzer. Tas mani neapmierināja un meklēju citus risinājumus un arī atradu ar šīm biorezonanses ierīcēm. Arī redzi uzlaboju, ka bija sākusies jau kā saucamā vecuma redzes pasliktināšanās, spēju viņu atjaunot un vēl joprojām
nevajag man brilles, kuras jau biju sākusi lietot, biju nopirkusi, bet man viņas vairāk nevajag. Nu, lūk, un tāpēc es arī vēlos pastāstīt un gribu iepazīstināt arī citus, ka ir šāda veida iespēja ar biorezonanses aparātiem palīdzēt savai veselībai. Katram pašam mājās, un tas nav nemaz tik sarežģīti. Jā, Inga, redzu, ka tu esi arī gatava iepazīstināt ar sevi, un došu tev vārdu. Paldies, Idri, jā. Man liekas, vienmēr interesanti tevi klausīties, arī tavu dzīves stāstu, jā. Vienmēr tas iedvesmo un tikai, kā saka, pašas pieredze, bet arī cilvēku pieredze, kas apkārt sakārtojuši savu veselības un tikuši galā ar stresa izraisītām sekām. Nu, lūk, mana pieredze, protams, sākās nedaudz citādāk ar ļoti spēcīgām migrēnām, no kā es cietu ļoti, ļoti bieži. Un tad tālāk, protams, ka tā kā klasiskā medicīna nevarēja man vairs palīdzēt un noplātīt tikai rokas, kā saka, tad nācās meklēt risinājumus austrumu medicīnā. Un, protams, kad arvien vairāk meklējot un risinot, saskāros ar biorezonanses tehnoloģiju, un man ļoti palīdzēja, un vēl projām ļoti palīdz ne tikai man, bet arī manai ģimenei, klientiem. Jā, tā kā viennozīmīgi tā ir tāda fantastiska lieta, ko ir vērts iepazīt, izzināt, kas tas tāds ir, un pamēģināt noteikti. Ja? Jo es varu pateikt, pēc dabas vienmēr esmu bijusi trauksmaina un, kā saka, emocijas augšā lejā un, kā saka, tas stress ir bijis man kopš bērnības, ja? Tikai tagad es to apzinos kārtīgi, cik daudz manā dzīvē tā ir bijusi ikdiena. Un ir tā, ka kamēr tevi tā kā līdz tiem 30 gadiem iet tā dzīve, ja, mēs to tik ļoti neizjūtam, jo mūsu organisms ir tik ļoti spēcīgs, ja, viņš tik ļoti ātri atjaunojās, ka lielākoties tiek galā ar to visu, un, protams, kā saka, varbūt arī mana bērnība nebija tik stresēta, kāda ir mūsdienu dzīve, kā izrādās, ja, ar tiem antidepresantiem un tiem pusauģiem. Tā kā līdz ar to, protams, kad mans organisms bija daudz, daudz spēcīgāks. Tajā pašā brīdī skaidrs, ka es izjūtu šīs stresa regulārās stresa izraisītās sekas. Jau pēc 30, tad 35 jau bija tas pīķis, ja, kad es jau sapratu, ka viss ir ļoti bēdīgi. Jo, protams, šīs migrēnas lēkmes, viņas arī daļēji stimulē ilgstošu stresu, kurā es dzīvoju, kurš man likās jau kā norma, un es domāju, ka daudzi no jums, kas skatās, piekritīs, ka mēs tik ļoti esam pie tā pieraduši visu laiku būt trauksmē, bailēs, ja, dzīvot visu laiku tādā ritenī, ja, ka mēs skrienam, nekad neesam līdz galam mierā ar sevi, un arī, protams, visu laiku nāk kaut kādi pārdzīvojumi, ja, tad mums bija Covid, tagad mums ir kaimiņos, ja, šis karš, un tās visas lietas kopumā ļoti spēcīgi atstāja ietekmi uz mūsu psihi, apzināti, neapzināti, mēs, kā saka, varam tikai par to spriedelēt. Nu, lūk, bet kopumā es varu pateikt, ka es izmantoju ikdienā biorezonanses tehnoloģijas, un šeit es tieši gribu par terapijas ierīci runāt, ja, kad tiklīdz es jūtu kaut kādu trauksmi, ja, vai kaut kādu tādu tā kā sakam, dažādi apātiju vai nogurumu, es jau atpazīstu tos stāvokļus, es uzlieku atbilstošu programmu šajā ierīcē, un viņi līdzsvaro šo nervu sistēmu un sakārto atpakaļ, un tiešām iestājās miers, iestājās relaksācija un paliek labāk. Ja, un varu teikt arī, ka ļoti labi maniem bērniem palīdz, jo lai cik tas būtu dīvaini, katram tā savu problēmu liekas lielāka, un arī bērniem tās skolu lietas, ja, arī šķiet tā milzīgākā problēma, jo mēs jau gūstam visu laiku šo jauno pieredzi,
Un katra jauna nezināma pieredze, ar ko mums ir grūtāk tikt galā, izraisa mums šo stresu. Ja? Un, ja mums ir tāds palīga instruments, kas var to stresu mazināt, ja, tad tas ir fantastiski, jo tad mums ir vieglāk atrisināt to situāciju, jo nervu sistēma nav spriedzē. Ja? Tā kā viennozīmīgi varu ieteikt, ka terapijas ierīce ir fantastiska. Ja? Es domāju, ka noderētu katram mājās lietošanai. Nu, lūk, tā kā tā ir mana ikdiena, ja es lietoju sevi, es lietoju, palīdzu dot saviem bērniņiem, lietoju, viņi ir absolūti dabīgi, nekaitīgi, ja, un līdz ar to, ja tās nav stresa izraisītas sekas, jūs savam bērniņiem varat, nevarat kas saka, nevarat kaitēt, ja, jo tas vilnis izies cauri, un līdz ar to, kā saka, nekāda ietekme neatstās. Ja tā nervu sistēma būs spriedzē, ja, tad viņš nolīdzsvaros viņu un palīdzēs ātrāk tikt galā ar to situāciju. Nu, lūk, un es varu teikt, ļoti daudz mani klienti atzīst to, ka izmantojot šīs stresa mazinošās programmas, viņiem ir fantastiskākie rezultāti. Citi ir tādi, ka viņi ikdienu, nu, tā kā ikdienā neizlaiž nevienu šo stresa mazinošo programmu, jo viņas tik ļoti palīdz. Viņi tā ir pieraduši justies labi, ka viņi tiklīdz izjūt kaut ko, vai vispār, ja viņi ir trauksmeni pēc dabas un pārdzīvojuši lielus stresus vai kaut kādas pārdzīvojumus dzīvē, ja, tad viņi izmanto regulāri šo ierīci, un tas tiešām fantastiski. Nu, lūk, nu, ko dzirdam, varbūt tu gribi kaut ko komentēt klāt, un es lieku prezentāciju vai kāda? Jā, es domāju, ka arī var likt droši prezentāciju, jo paldies, Inga, tev par šo tā kā praktisko stāstījumu par stresu. Man liekas, bija interesanti un arī daudzi tā kā rezonēja ar šo stāstījumu un arī saprot to visu. Es savukārt arī nedaudz gribu pastāstīt no tās zinātniskās puses, kas tad ir stress un kā notiek šīs stresa reakcijas. Liksim varbūt arī šo prezentāciju un sākšu par viņu runāt. Jo ikdienā, kā jau mēs visi ļoti bieži runājam par stresu. Man liekas, ka ik viens, kas skatās patreiz mūs, arī par to aizdomājas, ka stresu pieminam gandrīz uz katra soļa, un tas īstenībā arī ir normāli. Jo stress jau tā ir vienkārši tāda situācija, spriedzes situācija, kas uz mums iedarbojas. Un uz mums iedarbojas ļoti daudz no apkārtējās vides un no iekšējām izmaiņām. Un stresa reakcijas īstenībā ir tas, kā organisms tiek galā ar šo iedarbību, ar to, kas izsit mūs no līdzsvara, lai atkal atjaunotos normāla organisma darbība, lai mēs būtu harmonijā, lai mēs būtu atkal homeostāzē, kas ir līdzsvars, jo stresa reakcija mūs izsit no šī, nevis stresa reakcija izsit, bet mūs izsit no līdzsvara tāda kaut kāda iedarbība, kaut kāds stresors, un stress ir vienkārši atbildes reakcija uz to, lai atkal organisms varētu nolīdzsvaroties, lai mēs varētu nolīdzsvaroties un būt atkal tajā savā normālajā eksistencē vai stāvoklī vai homeostāzē. Un bez stresa īstenībā cilvēks nevar iztikt, jo nebūtu stresa reakciju, tad mēs nevarētu piemēroties nekādiem apstākļiem, mēs nevarētu normāli reaģēt uz apkārtējās vides iedarbību, un tās ir mūsu organisma reakcijas, jo viņas ir mums labāk attīstītas, jo mēs ātrāk varam atgriezties atkal normālā stāvoklī. Jo kas tad ir stresors? Stresors var no apkārtējās vides būt jebkas, paaugstināta temperatūra, pazemināta temperatūra, skābekļa vats, spiediena maiņas, tur piemēram kalnos un lejās. Un tātad arī šie visi, arī tur troksnis vai jebkas, arī tā ir stresa situācija, ar ko mūsu organismam jātiek galā. Un tas iedarbina vairākas reakcijas mūsu organismā, kas vienmēr ir vienādas. Nu, pēc savas pakāpes. Bet vislielākais stresors vai vislielākais, kas mums var izraisīt tātad šo lielo stresu, ir bailes un sāpes. Un šeit jāsaka, ka katram cilvēkam ir individuāli šīs līmenis bailēm vai sāpēm, kas izsauc lielu stresu.
Un mēs varam runāt par dažādām šīm atbildes reakcijām. Tātad, ja stress ir tāds īslaicīgs vai viegls, tad organisms no sākuma kāpina visas savas rezerves, viņš tā kā saņemas, tur pātrinās sirdsdarbība, pātrinās elpošana, svīstam, asinsvadi ārējie, tā kā kapilāriņi sašaurinās, iekšējie palielinās, tāpēc, lai mēs varētu reaģēt uz šo iedarbību un organismu atkal atgriezt parastā stāvoklī. Virsnierēs tur tiek izmests adrenalīns, un tas viss veicina vielmaiņu un ātrāk piemērošanās iespēju. Un ja otrajā fāzē notiek šī adaptācija, jeb tās enerģijas, kas ir mobilizēta, izmantošana, lai mēs tiktu galā ar stresoru. Piemēram, tur augstums, organisms vielmaiņu pātrina dažādas reakcijas, un nu, cilvēks nenosalst uzreiz, nepazeminās viņam tā temperatūra. Un šādā veidā tiek galā ar dažādām iedarbībām. Arī tāds bailes vai spēcīgs vai sāpes arī izraisa šo paaugstināšanos, tad ir adaptācija, enerģijas mobilizācija, un ja mēs pārvaram šo stresu, tad sākas atjaunošanās fāze. Organisms atkal strādā normāli, viņš ir savā līdzsvarā, enerģija tiek atkal uzņemta, uzkrāta un nolikta šajās rezervēs, kuras būs vajadzīgas tad, kad mēs atkal saskarsimies ar to, ka mums ir vajadzīga šī enerģija. Mēs viņu ņemsim atkal ārā no tām krātuvēm. Bet ir arī tā, ka stress var būt ļoti spēcīgs. Un, ja ir šis spēcīgais stress, nu, viņš arī izraisa, protams, šo kāpina rezerves, enerģiju mobilizācija. Bet, ja stress ir pārāk spēcīgs, un vēl otrs nosacījums, ja organisms ir vājš, ja viņa veselība, imunitāte vispārējais ir vāja, tad netiekam līdz atjaunošanai, bet notiek organisma izsīkums. Un tas jau ir tā kā bīstamāk, jo izsīkums var būt pat tādā līmenī, ka var iestāties arī nāve. Kā visi zinām, piemēram, tur sirds slimniekiem, ja ir spēcīgs stress, viņš nevar pārvarēt, viņš šajā brīdī, tā kā notiek šī rezervu kāpināšana, enerģijas mobilizācija, tad viņa sirds var neizturēt. Un tiešām cilvēks var vienkārši no bailēm vai no sāpēm, viņam var arī iestāties šīs letālās sekas. Bet ir arī vēl kāds stress, tas ir ilgstošs stress. Ja cilvēks nepārtraukti atrodas šajā stresā, viņa organisms diezgan spēcīgs, un tātad nepārtraukti tiek kāpinātas rezerves, nepārtraukti tiek izmantotas, bet nav atrisinājuma. Stress turpinās, cilvēks nemāk vai nespēja nomierināties, nespēja kā līdzsvaroties, un pamazām, protams, tas noved pie izsīkuma. Pastīsimies nākošā slaidā, vienkārši, lai mēs redzētu arī, kā atbild mūsu organisms. Un tātad, ja ir šis ilgstošais stress, virsnieris nepārtraukti ražo, viņas vairs neražo tikai adrenalīnu, viņas ražo arī kortizolu, kas ir ilgstošs stresa hormons. Un tas ir arī viens no veidiem, kad cilvēki pieņem svarā tieši dēļ šī stresa un kortizona iedarbības, veidojas šis vēders nokaranais, kad uzkrājas tauki tieši vēdera rajonā, un tā arī viņus sauc par šī kortizola aptaukošanos. Un kā tas stress, tā reakcija sākas? Mēs saņemam signālu, viņš nonāk mūsu hipotalāmā, kā zinat, tas centrālais endokrīnais dziedzeris, arī centrālais dziedzeris, kurā tiek pārraidīti nervu uztverti un tālāk pārraidīti nervu sistēmas, tātad šie signāli pa nerviem. Un pirmā reakcija, protams, ir uz mūsu veģetatīvo nervu sistēmu, kuru mēs ar prātu nespējam regulēt. Un tāpēc arī ir šī sirdsdarbības pātrināšanās, elpošanas pātrināšanās, kā redzat, slaidā var redzēt, ka visi orgāni mobilizējas, citos reakcija pastiprinās, ko dara simpātiskā nervu sistēma, bet ir orgāni, kuri tātad, lai taupītu šo enerģiju, lai viņi būtu vairāk tieši tur sirdī, asinsritei un
tādiem orgāniem ir, piemēram, ka gremošanas sistēma, viņa samazina savu aktivitāti stresa laikā. Viņa kļūst kūtra. Tieši tāpēc, lai šīs rezerves tiktu novirzītas, lai mēs tiktu galā ar stresa izraisītāju. Jo tas ir pats galvenais pie stresa, ka stress būs vienmēr, un no tā mēs nevaram ikdienā izvairīties. Bet ir jānonāk pie tā, ka mēs varam šo stresu tikt galā un iestātos līdzsvars, tā ka mēs varam atjaunot rezerves, lai nebūtu šī izsīkuma. Skatāmies nākošā slaidā, kur varbūt mēs varam redzēt, ko nozīmē šis kroniskais stress. Šis kroniskais stress tātad pie ļoti daudz un dažādām saslimšanām. Kurš orgāns būs vājāks, kurā šīs rezerves mazākas, tas arī ātrāk varbūt saslims un izies no savas normālās vibrācijas, savas normālās enerģijas, un viņā sāksies jau saslimšana. Tātad kronisks stress, ko var izraisīt, kā Inga minēja, trauksmi, depresija, galvas sāpes, sirds saslimšanas, asinsspiediena maiņu, augstu cukuru līmeni, diabētu un dažādas šīs problēmas. Ja kroniskais stress ilgi turpinās, tad iestājas jau izsīkums, asinsspiediens krītas, cilvēks salst, viņam ir augsti, tātad šī hipotermija, hipoglikēmija, kas nozīmē, ka viņam cukuru līmenis ir izsnāls, viņam vairs viņa nav, un tas noved beigās pie letālām beigām var novest. Tāpēc arī, protams, ka nevajadzētu lietot nekādus ne antidepresantus, ne stresu mazinošus, tur miegam vai citam, bet tā pilnīgi aizliegt arī nevar, jo ir stress jānoņem, stresam ir jābeidzās. Un skatāmies nākošajā slaidā. Gribēju šeit ielikt to, ko teica Alberts Einsteins, kā zinat, viens no gudriem cilvēkiem. Viņš jau tajā laikā zināja, ka pasaulē viss ir enerģija. Enerģija ir visa pamatā. Tātad šīs frekvences, šie viļņi, un ja mēs noregulējam šīs frekvences uz pareizo vilni, tas ir arī par emocijām, arī par stresu, tad mēs varam radīt sev tādu stāvokli emocionālo, uz kāda viņa mēs noregulējamies. Un, kā viņš uzsvēra, tā nav vienkārši filozofija, ja mistika varētu teikt, tā ir fizika jau, jo mūsu organismā tiešām ir reāli šīs frekvences, orgāns katrs strādā savā frekvencē, un viņam ir normas koridors. Un to var izmērīt, un līdz ar to arī izpētīt, un var palīdzēt, kā šo enerģiju līdzsvarot, kā šo enerģiju atjaunot un novest pie normāla līmeņa. Un šeit tiešām mēs strādājam ar šīm biorezonanses ierīcēm tieši tāpēc, lai šo frekvenci normalizētu katrā orgānā un visā organismā kopumā. Skatāmies nākošajā, gribēju parādīt jums, ka viss ir izmērīts un viss jau ir tā kā pārbaudīts, reģistrēts un zināms, un katrai emocijai ir sava frekvence, savs vilnis un kādā strādā tātad šī emocija. Tad mēs esam laimīgi, kā redzat, tur ir 205 herci, kuri ir izmērīti un piereģistrēti. Paskaties arī nākošā slaidā, jo daudz nestāstīšu par šo, tas ir tā kā zināms, un to var paskatīties gan citos materiālos, gan tie, kas skatās, var šeit paskatīties slaidus atkārtoti, uz ko mēs arī Ringu aicinām paskatīties atkārtoti mūsu tātad šos webinārus. Un kā redzat, augstās frekvences ir tieši mūsu labajām domām, vibrācijām, un zemās ir dažādām sliktām šīm izpausmēm, un arī, kas noved pie saslimšanām. Un pāriesim uz nākošo slaidu jau. Gribu vēl tikai nedaudz piebilst, ka emocijas ir iespējams arī trenēt un tātad atbildēt par savām emocijām un viņas noregulēt tādā normālā līmenī. Protams, ka tas nav viegli, un cilvēki daudz arī saka, ka mēģina tur dažādi un to, un
ir diezgan grūti to panākt. Es domāju, tad, ja arī interesēs, arī ir apraksts, kā var trenēt šīs emocijas, kas gan ir mums visiem diezgan zināms, ka, piemēram, tur ir kaut kāds stresors, ja kāds tevi apvaino vai vēl kaut ko nevajag pieskaņoties šīm frekvencēm, bet vajag vienkārši mainīt stāvokli vai aiziet kaut kur citur vai vienkārši, lai no tā izvairītos, jo nepārtraukti pieskaņoties arī šādām negatīvām frekvencēm, arī tavas frekvences izmainīsies uz šo negatīvo frekvenci, un tātad tev ar laiku var būt arī kaut kādas problēmas ar veselību. Mēs, protams, varam izvēlēties medikamentus, bet, kā saprotat, medikamenti strādā tikai uz šo kaut kādu konkrētu problēmu, tā ir ķīmija, bet tai pašā laikā viņi nestrādās ilgstoši un viņi neatjaunos šo organismu homeostāzi, jeb līdzsvaru. Viņi tikai noņems kaut kādus, tur miegu, varēs aizmigt, jo noņems varbūt šo negatīvo emociju. Un gribu piebilst tikai to, ka medikamentus mēs lietojam tikai ārsta uzraudzībā. Un ārsti izrakstītos ir sevišķi šādus spēcīgus medikamentus. Jo zinu, ka grēko daudzi, varbūt, kā Inga teica, skolēni, kas lieto, viņi kaut kur internetā varbūt dabūna vai no draugiem dabūna, un tad lieto viņus nepareizi. Vai nu pa daudz, vai pārāk ilgi. Un tas var novest pat pie ļoti sliktām sekām. Arī citas metodas. Es domāju, ka Ingai arī liela pieredze, un viņa varētu pastāstīt vairāk, kā mēs ar biorezonanses ierīcēm varam palīdzēt pie stresa, un kā mēs to varam sakārtot savu organismu. Jo man pa sevis piebildīšu, ka jā, es arī vakarā kaut kas dienā bīstās, nevar īsti aizmigt un liekas, nenāk miegs. Uzlieku programmu, stress, miega regulācija, un jau pēc kaut kāda laika es jūtu, ka man gribas gulēt, un es aizēju gulēt. Jā, Inga, varbūt tu vari pastāstīt. Jā, paldies, Cira. Man liekas, bija ļoti izsmeļoši sagatavots materiāls, un es ceru, ka jums bija ļoti vērtīgi. Vienmēr, kā saka, atkārtošana zināšana māte, un jo vairāk mēs atkārtojam, jo labāk, jo vairāk tās informācijas mums nosēžās. Bet tas, kas man uzreiz arī ienāca prātā, primāri, ja, kad kāpēc varbūt iepriekš par stresu, tā kā īsti mazāk runāja vai īsti neko nedarīja, jo nebija arī tādu baigo līdzekļu. Man liekas, tie antidepresanti, tas ir tāda diezgan jauna lieta. Es neesmu pat pētījusi, cik ilgi viņi vispār ir. Un arī miega zāles, man liekas, tādā apjomā un tādā kvalitātē kā tagad, ja, noteikti agrāk, varbūt gadus 10 atpakaļ nemaz tā nebija pieejams, ja. Un es, piemēram, teiktu par sevi, ja, kad es neesmu lietojis antidepresantus, līdz ar to man nav nekādas tādas izpratnes, bet man bijuši ļoti daudz paziņas, kas lieto šos antidepresantus, un tiešām ir bijuši dažādas smagas blaknes, ja, kad ir kam palīdz, ja, un ir liela daļa, kam nepalīdz vai palīdz ļoti nedaudz, un patiesībā nāk klāt vēl visādi gremošanas traucējumi, nelabas dušas un galvasāpes un vēl visādi citi brīnumi, ja, jo tur blakņu ir ļoti daudz patiesībā. Atliek tikai pasēdēt, izlasīt instrukciju, bet kurš tam mūsdienās lasa instrukciju, vai ne? Un sevišķi blaknes ir smaga situācija, tad tik lieto nost, vai ne? Lūk, un meklē risinājumu. Bet es domāju, ka arī es savu laiku par stresu tik ļoti nestraucos un nedomāju tieši tā iemesla dēļ, ka nebija risinājumu. Ja? Nebija tāda veida ierīces kā šī, un līdz ar to, ko tad man tur darīt? Iedzērt tēju, nomierinošu pienu vakarā, vēl kaut ko, ja? Un centās kaut kā sevi mierināt, tikt ar to galā vai nepievērst tam uzmanību, ja? Jo nebija īsti tāda kāda kārtīga risinājuma. Lūk, bet tagad, kad es zinu, un es domāju, arī Dzida piekritīs tam, ka tagad ir tāds instruments mājās blakām kabatā pieejams, ja, tad grēks viņu neizmantot un neuzlikt, ja. Ja tu jūti to satraukumu, jo tad, kad iestājas tas miers, patiesībā ir tā arī es pēc savu personisko pieredzi varu teikt, ka lietojot jau ilgstoši vairāk nekā 5 gadus šīs ierīces, varu teikt, ka
ir tāds uzkrājošs efekts, un ar laiku tā nervu sistēma tik ļoti stabilizējas un iestājas tāds milzīgs miers un tāda harmonija iekšēji, ja, kad tad tu tikai spēji novērtēt to, cik iepriekš esmu dzīvojis milzīgā stresā, ja, bet kamēr nav iegūta šī labā sajūta, ir grūti novērtēt to, kā bija iepriekš, ir tik ļoti pierasts pie tā. Un tāpēc gribu arī aicināt jūs izvērtēt un pamēģināt tieši tā iemesla dēļ, ka tad jūs arī varēsiet to izvērtēt, ko nozīmē, ka tu jūties laimīgs, mierīgs, līdzsvarots, ja, un ka tev nav jābūt šai trauksmē, šai mūžīgajā trauksmē. Ja. Un reizēm tas organisms, ja mēs runājam par psiholoģiju un vispār par bioloģiskiem procesiem, paliek tik ļoti atkarīgs no šiem stresa hormoniem, kad pati tev iestājas mierīga dzīve, tu tā kā automātiski meklē kaut ko, nezinu, ieej sociālos tīklos un paskaties kādas briesmīgas ziņas, ja, lai atkal organisms pacelš to stresa hormonus. Tāpēc nomierināt nervu sistēmu, tas ir tāds patiesībā viens no izaicinošākiem darbiem, jo mūsu organismā ir divas sistēmas, kas visgrūtāk kārtojās, ja, jo viņas ir visjūtīgākās. Tā ir hormonālā sistēma un tā ir nervu sistēma. Un tāpēc tā, ka tas ir tāds salīdzinoši tāds ilgstošs darbiņš manā izpratnē, jo tas nāk ar laiku. Tu sākumā samazini stresu, piemēram, par 30%, bet ir tas ieradums visu laiku satraukties vai meklēt, par ko satraukties. Jā, varu teikt pēc savas personiskās pieredzes. Un nākotnē izpratnē, ka tie ir tādi ķīmiski procesi mūsu ķermenī, vienkārši organisms ir pieredzis visu laiku to ražot, ja, to stresa hormonus. Tad mēs varam pastāvīgi lietojot šīs programmas, pastāvīgi trenēt organismu atkal atgriezties normālos apstākļos, ka mēs neesam izdzīvošanas režīmā. Ja? Un tas efekts nāks ar katru mēnesi vien lielāks un lielāks un lielāks, un jūs sajūtīsiet, ko nozīmē dzīvot mierā, ko nozīmē, jo laime ir tad, kad tu jūties harmonijā ar sevi, tev nav emocijas augšā lejā, tā nav laime, ja? Tas ir stresa hormonu izraisītas sekas, ja? Laime ir tajā mierā, klusumā un tajā harmonijā, tajā mierīgajā, skaistajā dzīves ritējumā. Nu, lūk, ko es vēl gribu teikt? Ja? Tad, kā jau Dzitrīna minēja lekcijā, ja, kad pamatā stress mums ir vajadzīgs, jo stress palīdz mums izdzīvot. Ja? Un tas nāk jau no tāda akmens laikmeta, kad mums bija vajadzīgi tie izdzīvošanas instinkti, kas ir vai nu bēgt, ja nāk, kā saka, lielāks dzīvnieks pretī, vai nu uzbrukt, cīnīties, ja mēs to jūtam, nu, ka mēs to varam, ja? Vai nu slēpties kā strauss, kā emu, iebāzt galvas miltīs un paslēpties, ja? Vai kā hameleons. Nu, lūk, tā kā tas mums, protams, ir vajadzīgs izdzīvošanai, bet ja mēs pastāvīgi jūtamies šādā stāvoklī, tad organismā sāk nojukt sistēmas. Ja? Tad organisms tā kā, viņš cīnās, un viņš tā kā saprot, ka viss, kā saka, vairs nevar cīnīties. Tad, protams, pirmās pazīmes, kas parādās, tā ir trauksme, tā ir veģetīvā distonija, ja? Kad aiziet tā kā pārslodzē šī nervu sistēma, ja? Šī hormonālā un nervu sistēma aiziet pārslodzē, un tam mums rodās trauksme, tad mums rodās veģetīvā distonija, fobijas, ja, kad ir bailes no visādām lietām, piemēram, es zinu, cilvēkiem bailes sabiedriskā transportā pēc Covida brauktu, piemēram, uznākusi fobija, kas nozīmē atkal traumēta nervu sistēma vai hormonāla sistēma, ja. Citiem tur no augstuma, tur no vēl kaut kā. Nu, tad, respektīvi tā jau ir tādā spriedzē, tādā pārslodzē nervu sistēma. Ja, un tad, kad mēs turpinām dzīvot šādi, ja, un kaut kā tur mēģināt to risināt, ja, bet organismā īsti nekas stipri nemainās, ja, tad iestājās jau tā trešā fāze, ko jūs redzējāt, tas ar saviem vārdiem izstāstu, lai es jums varu pastāstīt risinājumus, kas ir apātija, nogurums, izsīkums, ka mums nav spēka, ja, ka mēs neko negribam darīt, mums nav intereses. Ja. Tas nozīmē, ka organisms, jau viss, viņam jau ir tik daudz, ja, ka viņš saka, es vairs neko negribu, ja, es gribu gulēt tikai uz dīvāna. Ja. Nu, lūk, bet tas, ko es gribu pastāstīt, ir, ka ja jums ir testēšanas tāda ierīce, ja, kas ir biorezonanses testēšanas ierīce, ar viņu var notestēt
Ja, savu ķermeni, ko Dzidrē ir jaunākā, ja, tagad tikai tāda ir pieejama, man ir vecā versija vēl pagaidām. Ja. Nu, lūk, bet Dzidrē tur vēl viss kaut kas foršāks ir iekšā, izstāstīsim. Ja. Tad, respektīvi, ja mums ir testēšanas ierīce, ar testēšanas ierīci mājās 1 minūtes laikā, mēs notestējam 3600 punktus uz sava ķermeņa un varam izmērīt nervu sistēmu, kā viņa strādā. Ja? Līdz ar to, ja jūs varat to izmērīt, jūs varat arī to sakārtot. Un izmērot ar testēšanas ierīci, ja jūs tālāk jau varat sakārtot, saprotot, kāda tā situācija ir, sakārtot ar terapijas ierīci. Izmantojot kaut vai tikai autokompleksus, kur pati ierīce uzģenerē jums labāko iespējamo algoritmu sakārtoties ķermenim atpakaļ. Ja? Tas ir tad, ja jūs negribat iedziļināties, vai jums liekas, ka jums trūks zināšanas, ja? Tad tā, kā saka, jūsu vietā aparāts sagatavo un izstrādā. Tas ir pats labākais un tāds kombo variants, ka jums ir gan testēšanas ierīce, gan terapijas ierīce, un jūs varat strādāt ar autokompleksu. Bet, ja tādas iespējas nav, tad šajā pašā ierīcītē, kas ir terapijas ierīce, ja, ir iespēja tātad strādāt uz nervu sistēmas līdzsvarošanu. Tas nozīmē to, ka ja viņa būs pārslodzē, viņa tiks līdzsvarot atpakaļ normā. Ja viņa būs novājināta, viņa tiks pacelt atpakaļ uz normu, līdzīgi kā normāls asinsspiediens, tā arī nervu sistēmai ir normāls darbības diapazons, ir kad viņi ir pāri šim diapazonam, un kad ir samazināts. Ja? Kad ir samazināts, mums ir nogurums, mums ir apātija, ja? Mums ir izsīkums. Kad mums ir pārslodzē, tad mums ir veģetīvā distonija, ja? Tad mums ir trauksme, fobijas, ja? Tad šāda veida reakcijas. Es domāju, ka šitas ir saprotams, ja ir, tad ieliek ir tīkšķīti. Ja? Nu, lūk. Un ir speciāls programmas arī, protams, ko mēs varam izmantot tieši mierināšanai, ja, nervu sistēmas, vai tā ir veģetīvā nervu sistēma, vai tā ir centrālā nervu sistēma. Ja? Tad ir dažādas arī šīs programmas, kuras mēs vienkārši meklētājā varam atrast. Kā arī šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka parasti nervu sistēma ir kombinācijā ar hormonālo sistēmu. Ja? Un līdz ar to šeit ir ierīcē iebūvot iekšā arī endokrīnās sistēmas regulācija vai tā sauktās hormonālās sistēmas regulācija. Ja? Tad atkal, lai viņu līdzsvarotu, atkal izlīdzvarot šos hormonus. Ja ir kaut kas par daudz, līdzsvarosies atpakaļ normas koridori. Ja kaut kas par maz, sliktu strādā, ja novājināt, atkal pacels augšā. Ja? Līdz ar to šī ierīce, viņa līdzsvaro, viņa neko neizjauc. Ja, piemēram, jūs uzliekat hormonālās sistēmas vai nervu sistēmas regulāciju, un jums tur viss ir kārtībā, ja viņi strādā kā vajag, tad šis signāls vienkārši izies cauri šī frekvence, ja? Un nekādā veidā neietekmēs jūsu ķermeni. Tad tas ir līdzīgi, kā skanošie trauki, kā man patīk arī teikt, kā līdzsvarošana tikai šeit, tas ir daudz smalkākā līmenī, ja, un daudz precīzāk mēs varam tieši diktēt. Mēs gribam nervu sistēmai, mēs gribam hormonālajai sistēmai. Kā arī, piemēram, ir tāda lieta kā sāpes, ja, kad cilvēks cieš kaut kādas fiziskas sāpes, vai tā ir trauma, vai tā ir slimība, vai vēl kaut kas. Un šo sāpju rezultāts arī ir stress organismam. Ja mums ir ilgstoši cilvēki, kam ir hroniskas vainas, kam ir kaut kādas locītavas sāpes, vai vispār kaut kādas asinsspiediena problēmas, diabēta un vēl vis kaut kas cits, ja, viņi ļoti bieži cieši arī no šī stresa, no sāpju izraisīta stresa, rezultātā viņiem arī iestājas depresija, un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka man ir ļoti laba pieredze ar klientiem, kuriem ir bijuši šāda veida problēmas, un mēs risinām tieši šo veselības jautājumu, lai sakārtotu veselību, ja? Un tie rezultāti nav tādi strauji, bet tādi ļoti, ļoti lēnīgi. Nu, tā kā lēnām iet, ja? Un tad mēs sakām, ok, pamēģinām tad varbūt no tās otras puses ar to stresu pakārtot. Jo tā, kad organisms ir stresā, tad ļoti lēni vai nenotiek vispār šīs atjaunošanās princips, ja? Organisms ir tādā izdzīvošanas režīmā. Un salīkot programmas pret stresu, nervu sistēmas līdzsvarošanai, rezultāts uzreiz ir ļoti strauji. Ja? Tā kā katrs, protams, cilvēks ir individuāls, bet arī ļoti bieži sakārtojot šo nervu sistēmu, līdzsvarojot pirmo, arī atveseļošanās tieši saistībā ar dažādām slimošanām, ja, notiek daudz straujāk.
Ja, tāda ļoti interesanta lieta. Kā arī, es domāju, ka dāmām ļoti daudz interesē, tā ir tā saucamā aptaukošanās. Ja, kāpēc notiek šī aptaukošanās? Šeit es arī gribu minēt saistībā ar stresu. Ja? Tad, kad mums ir ilgstošs tāds akūts stress, tad veidojās ļoti daudz šis organismas piesārņojums, arī tie saucamie neirotoksīni, ja? Kas ir tieši saistībā ar stresu. Un, protams, organisms, ko viņš dara? Viņš viņus iekapsulē. Ja, ja jūs ilgstoši neko nedarat, nerisinat, ja, sadzīvojat ar to stresu, ja, viņš viņus iekapsulē tauku formā, jo priekš kam tad organismam saindēties, ja viņš var, tā teikt, to droši ielikt taukos, jo tauki ir viens no labākajiem konservantiem. Nu, lūk, un jums augtauciņi. Jā, arī bērniem ļoti bieži tā ir, jā, kuriem sāk veidoties šī aptaukošanās, arī ir kā viens no risinājumiem. Nevienmēr tas ir ēšanas traucējumi, bieži vien tie ir stresa izraisīti toksīni, kurus organisms nespēja ilgstošā laikā izvadīt, un viņi iekapsulē, tad organisms to sāk iekapsulēt tauku formā. Nu, lūk. Un šajā gadījumā, protams, vēl var nākt tāda asociācija, ka pie stresa ļoti daudziem ir šī pārēšanās, ka mēs noēdam stresu ar ēdienu. Ja? Es domāju, ka daudz to sev esat. Es esmu no tiem, kas noēd. Ja? Tā kā man ir labi, tad es vispār neēdu. Man tā kā, vai es minimāli ēdu. Jā, tā kā man ir ļoti svarīgi nebūt stresā, jo tad es arī nepārēdu kalorijas. Ja? Un es domāju, ka lielākā daļa apēd stresu, ja? Un tas atkal mēs varam ne tikai kārtot līdzsvarot nervu sistēmu, bet vēl ir iekšā arī apetītes regulācija. Ja? Tad tāda programma kā apetītes regulācija, var teikt, ļoti labi strādā, un jūs vēl papildus varat tā kā piepalīdzēt savam ķermenim ātrāk atgūties, attiekties, ja? Un nepārēst šīs kalorijas. Vai arī, piemēram, ir cilvēki, kuri kā reiz vispār nēd. Jā, pie stresa. Maz tādu cilvēku ir, bet ir arī. Un atkal šeit ir šī apetītes regulācija, kur palīdz ātrāk ķermenim atgūties un atkal sakārtoties. Nu, vēl tāda lieta, ko esmu izšķīrusi šodien saistībā ar stresu, tātad, ja mēs runājam par medikamentiem. Protams, tie ir antidepresanti un miega zāles šajā gadījumā. Nu, ir vēl tur trankvilizatori, vai distonija, vēl kaut kas, jā. Tas, ko es gribu teikt, jā, kad, protams, ja ir jau bijis tik traki, lietojam, daram, risinam, bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka īstermiņā, jā, tās ir zāles, bet ne ilgtermiņā, jo ilgtermiņā, ja jūs turpināsiet šādi ilgstoši dzīvot, tas nograus visu ķermeni pilnībā. Jā, tā kā līdz ar to, ja jums ir tāds ilgtermiņa plāns uz dzīvi kā man, jā, tad vajadzētu domāt par to, kā sakārtot savu ķermeni un pakāpeniski atbrīvoties no šīm zālēm. Ja? Kā tas notiek? Protams, ne uz savu galvu. Ja? Šī ierīce ir laba ar to, ka viņu var lietot kopā ar zālēm. Ja? Tad jūs līdzsvarojat nervu sistēmu, kārtojat organismu, ja? Vai tā ir hormonāla sistēma, vai tā ir nervu sistēma, vai visu ķermenis kopumā. Ja jums ir testēšanas ierīce, jūs varat uzreiz visu ķermeni kopumā kārtot, jo viņi nolasa datus, ja? Ļoti precīzi. Un pakāpeniski sāk sakārtot savu ķermeni. Un ārstējušais ārsts, ejot uz izmeklējumiem, jā, tad uz atkārtotām vizītēm, pakāpeniski redzēs, ka jums stāvoklis paliek labāks. Un līdz ar to varēs samazināt zāļu devu, jā, līdz varēsiet pilnībā atbrīvoties no zālēm. Jā. Protams, tas ir jums pašam pastāvīgs darbs, strādājot ar ierīci, strādājot, kā saka, ar sevi, jā, lai līdz tādam stāvoklim nonāk. Bet tas viss ir iespējams, tāpēc, ka ir šādi unikāli instrumenti. Kā arī, protams, ka, ja mēs runājam par miega zālēm, ja, tad noteikti jūs zinat to, ka lietojot miega zāles, kas arī pamatā ir stresa izraisītas sekas, ja, ka jums ir problēmas ar miegu, kas ir trūkums šāda veida risinājumam? Ir tas, ka nav dziļā miega. Ja, bet organisms veic vislielāko atjaunošanos un attīrīšanos, tā skaitā arī no kancerogēnām vielām, ja, bet tie, kas baidās no vēža, tieši nakts laikā un tieši dziļā miega laikā. Un ja jums nav šī dziļā miega, līdz ar to organismam nenotiek pietiekami attīrīšanās, detoksikācijas procesi,
Līdz ar to no vienas puses jūs dabūnat tādu tā kā fiktīvu to miegu, ja? Viņš nav dziļš, viņš tāds virspusējs, bet ilgtermiņā, kā saka, tas atkal ved uz negatīvām sekām. Tāpēc ļoti labi, ka ir šī miega regulācijas programma, kas ir iekšā iebūvēts šajā ierīcē, ar ko jūs varat pakāpeniski sakārtot šo miega režīmu. Gan stresu, gan arī šo miega režīmu un samazināt šo, kā saka, zāļu lietošanu, kas īstermiņā jums palīdz, ilgtermiņā kaitē. Kas ir vēl viena lieta, kas ir interesanta, tās ir emocijas, ja, ko dzirdēju rādīja 2 slaidos, tās ir mūsu emocijas, ja, un katra emocija vibrē savā frekvencē, ja, tas ir ļoti interesanti. Bet tas tā arī ir. Noteikti, ka jūs jūtat, ka telpā ienāk cilvēks, kas ir dzīvespēcīgs, mīlestības pilns, ja, enerģijas pilns, labdabīgs. Ja, un jūs noteikti varat iedomāties, ka telpā ienāk dusmīgs, agresīvs cilvēks, kurš grib pakasīties, kuram viss ir slikti, ja, kas grib par kaut ko pagausties. Ja. Nu, lūk, un tā sajūta ir tā frekvence, vibrācija, ko jūs jūtat, kas nāk no šī ķermeņa. Ja, no šī cilvēka, no šī ķermeņa. Un ko tad darīt, lai jums jau gribās tikties ar cilvēkiem, kas ir pozitīvi, kas ir labdabīgi, ja, ar ko, kā saka, kopā ir patīkami būt. Un lai tiktu galā ar šīm emocijām, ja, lai, jo skaidrs, mēs dzīvē visi varam nokrist. Svarīgākais ir piecelties un iet tālāk dzīvē, tik galā ar tām situācijām atrisināt. Ja. Ko darīt ar šīm emocijām? Ir tā, ka šis saprāts ir tik ļoti smalks, ka ir arī vesels katalogs ar programmām tieši konkrētām dažādām emocijām. Ja? Sākot no prieka centra un beidzot ar dusmu regulācijas centru un tādā garā. Ja? Tā kā līdz ar to vai vienaldzības. Jā. Tur ir ļoti, ļoti dažādas šīs interesantas, ļoti smalkas programmas, kuras regulē šīs smalkās emocijas jūsu ķermenī. Tā kā arī šeit, ja jums liekas, ka tas nav iespējams, es vairs nevaru mainīties, jo es tāda esmu. Jā. Ir iespējams, jā. Protams, ja būsiet no bērnības tāda un esat izlēmusi mainīties, jā, tad būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai to sakārtotu, jo ilgstoši organisms ir strādājis šai vibrācijā. Ja? Bet tas viss ir iespējams. Ja? Ja gribat kaut ko mainīt sevī, kas jums jau ir apnicis, bet nekādi nevarat atbrīvoties, ja? Tad ar šo ierīci tas jau ir iespējams. Vēl viena lieta, ko es gribu minēt, ir arī vitamīni. Ja, vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, kas ļoti bieži kopā ar ilgstošu stresu veidojušas izsīkums. Un ja jums ir testēšanas ierīce, ja, tad ar testēšanas ierīci var notestēt gan vitamīnus, gan minerālvielas, gan aminoskābes. Pirmkārt, tā ir ļoti liela ekonomija. Ja, un otrkārt, bieži vien mums nav tā, ka trūkst viss. Mums trūkst kaut kas konkrēti. Un tad, kad mēs redzam, kas mums tieši trūkst, mēs varam tieši to papildināt. Protams, ne uz savu galvu konsultēties ar farmaceitu, ja, vai veselības uzturu speciālistu kādās devās un tam līdzīgi, ja, jo ir lietas, kuras mēs varam pārdozēt. Un svarīgi ir ne pa daudz, bet tieši tik, cik mums vajag, vai ne? Nu, lūk, vēl viena lieta, ko es gribēju minēt, ir arī parazīti. Ļoti bieži varētu teikt, ka dažādas saslimšanas nervu sistēmām, ja, ir saistītas tieši ar parazītiem. Un, ja mums ir šāda veida aparāts, ja, mēs varam notestēt arī visus parazītus, kas ir aktīvi mūsu organismā un arī kurās vietās. Piemēram, es varu minēt tādus parazītus kā herpes 7. veidu, kas jau ir zinātniski pierādīts. Jūs varat paskatīties, ka herpes 7. veids arī internetā, ja, ka ir zinātniskie pētījumi, ka tas izraisa hronisku noguruma sindromu. Ja, tad patiesībā bieži vien var būt tā, ka hronisks nogurums jums ir izveidojies, tāpēc, ka esat inficējusies ar herpes 7. Herpes ir dažādi veidi, ja, tad 7. herpes veids.
Kā arī, piemēram, es zinu psihologus, kuri arī sūta uz testiem savus pacientus, lai konstatētu Epsteina Barra vīrusu vai nav aktīvs. Ja? Vai cilvēks nav pārslimojis Epsteina Barra vīrusu. Arī šeit ir iekšā programmas, ka notestēt Epsteina Barra vīrusu. Un ja jūs redzat, ka tas ir aktīvā fāzē, vai tas ir herpeseptītā, vai tas ir Epsteina Barra vīrus, vai varbūt kaut kas cits, kas uzrādās nervu sistēmā vēl kaut kur, ja? Tajos orgānos, kas to atbild, tad šajā ierīcīte ir unikāla ar to, ka viņai iekšā ir arī otra antena, kas ir antiparastārā antena. Ja, ir viena antena harmonizējoša, atjaunojoša, kas kārto mūsu organismu sistēmas, kā nervu sistēmu, hormonālu sistēmu, kā vienu no. Ja? Un otra ir antiparastārā, kas strādā tieši uz šiem konkrētajiem mikroorganismiem. Viņus nogalina ar šo frekvenci. Ja? Un, protams, tas nenotiek vienā dienā, jums jālieto sistemātiski, ja, piemēram, ja mēs runājam par vīrusiem, tad tās ir parasti 30-60 dienas kā minimums, tad ir pārtraukums, tad atkal mēs atkārtojam, ja, jo tie ir ļoti smalki organismi, un tur ir tā kārtīgi jāpacīnās ar to visu, lai tiktu galā. Bet tas ir viens no smalkākiem un precīzākiem veidiem, kā to darīt. Ja. Nu, lūk. Protams, var to darīt dubultā, ja ir zāles, var lietot gan zāles, gan ierīci, ja? Bet ļoti bieži pret daudziem šiem parazītiem nav izgudrotas vēl zāles. Ja? Un šāda ierīce, tas ir jums glābiņš, ja? Kad patreiz es nezinu neko efektīvāku par šo, kas pasaulē ir pieejams. Nu, un pēdējā lieta, ko es gribēju minēt, ir, ja jums ir kombinācija no vairākām lietām, jā, tur veģetīvā distonija, tad jums tur varbūt ir fobijas, ir fobijām arī citu programmas, jā, un kas, piemēram, ļoti cilvēkiem palīdz. Varbūt jums ir vēl kādas citas saslimšanas, paaugstināts asinsspiediens, vēl kaut kas, ja tā ir kādas 2-3 problēmas kopā, nu tad gan izcili, ja jums ir abas ierīces, ja? Jo tad jūs kārtojat visu organismu kopumā, notestējiet visus šie 7 orgānus un sistēmas, kas jums ir iekšā, ja? 1 minūtes laikā tas ir ļoti ātri, līdzīgi kā ar zobu tīrīšanu, neaizņems daudz laika, bet būs vajadzīgs laiks, tad pierastu, ja? Ka tas ir jādara regulāri. Nu, jo tīrot zobus, jūs glābat tikai zobus. Lietojot šo ierīci, jūs kārtojat visu ķermeni kopumā. Jā, es domāju, ļoti efektīvi. Nu, lūk, un 1 minūtes laikā jūs varat ierakstīt autokompleksu, ko ir sagatavojusi mākslīgā intelekta programma, apstrādājot miljoniem parametru datu par jūsu ķermeni. Viens šāds tests ir pielīdzināms 30 speciālistu kabineta izstaigāšanai un 250 laboratorijas konlīžu veikšanai. Ja, tad iedomājieties, cik daudz informācijas no jūsu ķermeņa tiek nolasīts. Un ierakstat autokompleksu, un autokompleks regulēs visu organismu kopumā, ja, līdzsvaros un kārtos pakāpeniski jūsu ķermeni. Tas, ko jūs darat, protams, jūs varat šo ierīci likt kabatā, jūs varat viņu pakārt maciņā, jūs varat uzlikt uz galda, noregulēt līdz 1,5 metru attālumu, jā, rokas somiņā lietot, tā kā dažādos formās zem spilvena likt arī, jā. Nav obligāti vienmēr, kā saka, jātur rokās. Nu, lūk, un tādā veidā jūs pakāpeniski ļoti gudri saregulēsiet savu ķermeni atpakaļ, un es domāju, ka šī ierīce vienalga dzīvē noderēs, pat ja visu sakārtosiet, jo mēs jau dzīvojam dzīvā vidē. Jā, un apkārt visu laiku kaut kas notiek. Galvenais, ka mums ir instruments, kā sev palīdzēt, jā, kā sevi sakārtot. Nu, lūk, tā sanāca šodien stresa tik populāra tēma, ka tur varētu, man liekas, runāt un runāt, un es domāju, šie bija tādi primārie piemēri, kas man nāca prātā, kā parādīt biorezonanses spēku, ja. Varbūt tev attēls atmiņā kādas citi pieredzes stāsti. Nu, nē, es domāju, ka tu ļoti labi un pat tādā īsā laikā tik plaši izstāstīji par šās ierīces iespējām, jo, nu, es varbūt arī tā īsumā tikai kopsavilkšu to kopā, ka, protams, ka stress mums vienmēr būs, bet ir ļoti svarīgi tikt galā ar stresu ātri, pārvarēt viņu, un tāpēc ir vajadzīgs spēcīgs organisms, ka viņš tiek galā ar stresu, lai varētu atjaunoties pēc tam.
Jo, ja mēs netiekam galā ar stresu, mūsu organisms tur ir vājš vai tāds, tad mēs nevaram atjaunoties. Un ar šīm ierīcēm dabīgā ceļā to var izdarīt. Un kā Inga teica, ja mēs viņas lietojam tādā ilgākā periodā, tad organisms jau saprot pats, viņš tā kā iemācās, kā ātri tikt galā ar stresu. Stress, protams, ir, bet mēs ar viņu ātri tiekam galā un pēc tam arī ātrāk atjaunojamies, jo, kā Inga teica, tajā aparātā ir programmas gan orgānu sakārtošanai, gan akūtam stresam, gan arī ilgstošam stresam, lai līdzsvarot šo nervu sistēmu atkal un dabūt atpakaļ šos organismu dabīgos spēkus. Un it sevišķi es domāju tā pusauģiem, kur tiešām es nezinu, kāpēc agrāk it kā varēja tikt galā ar šo stresu, arī bez medikamentiem, bet pēdējā laikā es dzirdu, ka jā, jau pat pamatskolas pēdējās klasēs, tur 9. klase un vidusskolā tiek lietoti šādi antidepresanti un arī dažādas nervu sistēmas zāles, kas noteikti nav labi, jo tas var ietekmēt arī visu tā pārējo nākošo dzīvi. Un ja šajā pusaudžu un jauniešu vecumā netiek pats galā ar stresu, nu, tas nav labi. Nav labi. Jā. Ja viņš netiek galā, protams, ir jālieto medikamenti, lai nenotiktu izsīkums pilnīgs, kas var tiešām novest pie bēdīgām sekām. Bet, ja ir šādas ierīces jau, kas var tā kā trenēt, sakārtot organismu, nu, es domāju, tā ir ļoti, ļoti laba iespēja. Gan mūsu bērniem, gan arī cilvēkiem gados, lai tiktu galā ar stresu, lai nenonāktu pie tādām smagām sekām, kad jau ir grūtāk cīnīties, kad tas cīņas veids būs ilgstošs. Nu, ja mēs sāksim to cīnīties jau, tad tas process būs ļoti ilgstošs. Bet ja mēs uzreiz jau varam palīdzēt ar aparātu, tad mēs ātri pārvaram stresu, organisms atjauno rezerves, un mēs varam gaidīt nākošo stresu, jā, cīnīties. Jā, es domāju, ka piemēru ir ļoti daudz un dažādi. To arī mēs pastāstīsim, ja jūs uzrakstīsiet, pavaicāsiet, un pie konsultācijas arī varam izstāstīt vairāk piemērus un varbūt arī atbildēt tieši uz konkrētiem jautājumiem, kas jūs interesē. Es domāju, Inga, ka šodien arī varbūt, ka pietiks, gaidīsim, ka mums kāds kaut ko jautās, un tad arī stāstīsim gan par aparātiem, gan arī kā tikt galā ar šādām dažādiem stresiem. Jo stress un stresa reakcijas būs vienmēr, tās ir ar mums. Mums tikai jātiek ar to galā ātri un tā kvalitatīvi. Jā, Inga, vairāk es laikam šodien nepiebildīšu. Jā, vēl viena lieta, kas man nāk prātā, ko vajadzētu izstāstīt, ir, protams, ka cilvēkiem kaut kas tas ir pilnībā jauns, jā, un nedzirdēts, jo tiešām šādas tehnoloģijas tikai aptuveni 7 gadus, jā, kas tieši attiecībā uz terapijas ierīces mājās lietošanai, medicīnā, jo, protams, testēšanas ierīces šādas ir jau vairāk nekā 25 gadus, un pētījumi jau noris vairāk nekā 100 gadus, ja kādam interesē tieši, kā strādā biorezonanse, vēsture, pētījumi, vispārējās lietas, droši prasiet mums ir atsevišķu video tieši, kas izskaidro šo daļu. Otra lieta, kas ļoti bieži cilvēkus satrauc, ir, kā es zināšu, kā lietot. Ja? Tad es vai Dzidra, ja, būs jūsu tiešais konsultants, ja, un palīdzēs jums maksimāli efektīvi ieviest to dzīvē, kā arī mums ir ļoti labi padziļināti apmācību kursi, kurus šogad mēs piedāvājam bez maksas, tad papildus kā bonus, ja jūs iegādājaties ierīces caur mani vai caur Zidru, tad mūsu kopīgi vadītie kursi, apmācību kursi, ja, kas ir padziļināti praktiski, jums ir bonusā. Kā arī, protams, ka klāt ir arī mūsu personiskās atbalsts ikdienā, lai jūs varat maksimāli efektīvi lietot šīs ierīces un iegūt to vēlamo rezultātu, ko jūs augstat. Nu, tas ir droši vien tāds tīri, kā saka, komentārs klāt, jā, jo es zinu, ka parasti cilvēkiem šie jautājumi rodās tad, kad rodās interese. Ja? Nu, tā kā
Paldies! Ja kādi jautājumi, tad droši ielikšu kontaktus zem video pēc kāda brītiņa. Skatieties, sazinieties ar mani vai ar Dzīdru Drābī, ja, tad skatieties, meklējiet Facebookā. Un tiekamies vai nu konsultācijā vai kādā citā izglītojošā seminārā. Paldies, ka Jā, skatījies! tā. Tā!